Labdien, mīļās jaunavas! Ir gadu mīja un paskatīsimies, ko taro kārtas iesaka atstāt 2024. gadā un neņemt līdzi. Pārāk lielu jūtīgumu, pārāk lielu niansētību, pārāku sakāpinātu attieksmi pret apkārtējo pasauli, pasaules idealizēšanu, apkārtējo notikumu, cilvēku idealizēšanu, tādu ļoti sakāpinātu, jūtīgu, maigu, emocionālu attieksmi. Tātad šis uzdevums ir iemācīts, acīm redzot, jūs esat ieguvuši šajā gadā pietiekami daudz mācību. Nākamajā gadā jāsaprot, ka tas nebūs vajadzīgs. Bet skatīsimies, ko tad 2025. gads, kādu enerģiju nes 2025. gads. Tik un tā enerģija joprojām ir tādās sievišķās enerģijas sadaļām, kas saistās ar intuīciju, kas saistās ar zemapziņu, kas saistās ar tādu gudru pielietojumu. Jā, iespējams, ka gudru šo te sajūtu pielietojumu. Šis gads saistās ar tādu slēptu ietekmi, ar iespēju ietekmēt procesus pasīvi, bez parādīšanās publikas priekšā, bez īpaši savas nozīmības uzsvēršanas, bez vajadzības skaļi deklarēt savus noteikumus. Ļoti ērta pozīcija, no kuras jūs varat tik un tā sakārtot lietas tā, kā jūs vēlaties. Tas nozīmē, ka gads ar savu pasivitāti dod jums iespēju netērēt tik daudz enerģijas uz lietām, kuras jūs iespējams tērējāt iepriekš. Un arī tāda kā izpratne par to, kā daudzas lietas sakārtojas, ne jau tikai skrienot, rakstot, darot un komandējot. Ja? Tātad daudzas lietas notiek arī gluži mierīgi sakārtot un lēnām, nogaidot attiecīgo laiku. Ko vēl vērts attīstīt 2025. gadā jaunavas zīmē dzimušajiem? Attīstīt pārliecību, dedzību, aktivitāti, kustīgumu, tā iespējams arī fiziska aktivitāte, darbība, kustīgums. Tas ir iespējas uzsākt kādu biznesu, uzsākt jaunu projektu, jaunu darbību, ievirzīt savu fizisko spēku, varēšanu, līdera pozīcijas, bet līdera prasmes, spēju ietekmēt notikumus. Tas ir tās lietas, ko nevajadzētu atlaist, lai arī gads ir mierīgs, tomēr laiku pa laikam jums nāksies, protams, sparīgi un karstasinīgi diktēt noteikumus, un tas ir tagad tādi vingrinājumi, tādi tā kā treniņi, ja, kur ik pa laikam nāks pierādīt tādu strauju enerģijas izmešanu, un jums ir jābūt visu laiku fiziskā tādā tonusā, visu laiku spējā iesaistīties, mierīgi sēdēt, gaidīt notikumus, un kad tas notikums notiek, hop, zirgā, ja, un ietekmēt lietas vērienīgi, ja, ar lielu pārliecību un, iespējams, arī ambīcijām. Padoms jaunavām. Jaunavām padoms ir izmantojiet visus savus resursus, visas savas prasmes, visas savas mākas, nelieciet viņas nekur tālu, apjautiet drīzāk visu to, ko jūs mākat, ko jūs esat apguvuši, kādas ir jūsu profesionālās iemaņas, jo bieži tomēr maks saistās ar to, ka jums nāksies sevi pierādīt augstākā profesionālā līmenī, un manuprāt, ka šis gads ir absolūti piepildīts ar visām kvalitātēm. Gan ar mierīgu nogaidīšanu un īstā brīža meklēšanu, gan arī prasmi sevi parādīt visaugstākajā līmenī. Manuprāt, lielisks, aktīvs, darbīgs un piepildīts gads jaunams. Lūkojiet, kā jūs paši to varat izmantot. Uz tikšanos!